Nedaudz par dāvanām. Radinieku sūtītās dāvanu pakas no ārzemēm bieži vien līdz mūsu paskastītēm nonāk vairs nedāvans izskatā, bet gluži vai kā no miskas izvilkts kārbiņas vai aploksnes, kas 5 reizes ir salīmēta un pilnīgi izmirkusi žūst pasta telpās. Kas visbiežāk vainojams pie mūsu sabojātajiem sūtījumiem, to atklājām dodoties uz Latvijas pasta aizkulisēm. Iedomājieties, Rada gabals no Īrijas atsūtījis jums Ziemassvētku dāvanu – baltu aitādas kažociņu. Taču atverot sūtījumu jūs ieraugāt, ka no aitādas palikušas pāri tikai pāris dubļainas vilnas sprogas. Dāvana ir sabojāta. Apskatītos noteikti, kas ir iekšā. Laikam jau, ka nest uz pastu atpakaļ. Jautātu, kas notiek? Slaucītu. Apavus. Nu jā, apavus slaucīt un viss. Ko vēl darīt? Es arī. Mēs kopā slaucītu apavus. Pirmkārt, tas būtu ļoti nepatīkami. Tas, ka dubļi to varētu saprast, šogad ir tāds ļoti silts laiks un draud, kad varbūt, ka viss tā ziema būs, bet tas, kas viņi ir atplēst, nu, tas īsti nebūtu labi. Ja notiek tā, ka dienu un nakti dreboša sirdi gaidāt mīlestības vēstuli, taču liktenīgajā dienā atrodat vēstuli paskastītē saņurcītu un izmirkušu ar nesalasāmu tekstu. Es ietu uz pastu un tur prasītu, kas notiek, kāpēc tā un kāpēc manu vēstuli sabojāja. Jo tā ir mīlestības vēstule. Un jā, un saturs viss ir arī sabojāts. Pacenstos izlasīt. Un saprast, kas tur ir rakstīts. Visticamāk, kaut kādu sūdzības vēstuli rakstīt vai kaut ko tam līdzīgi, tas nav normāli. Es droši vien īpaši daudz nedusmotos, jo, tomēr tas gadītos pirmoreiz, bet ja tas atkārtotos, es droši vien censtos kaut kur vērsties. Protams, var vērsties ar sūdzību Latvijas pastā, taču izrādās pasta kuluāros notiek visneiedomājamākās lietas. Dienu un nakti visos stūros rūc ventilatori, lai vēstules un paciņas izžāvētu. Šādi mēs cenšamies nodrošināt to, ka vēstules pie adresāta tomēr aiziet nevis slapjas, bet vismaz sausā veidā, lai vispār ir iespējams viņus piegādāt, ka ūdens no viņām nepila. Šie ir bijuši, pavisam slapju sūtījumi. Šīs, var teikt, ir pirmā porcija no vakar saņemtajām slapjajām un bojātajām vēstulēm, kas, acīm redzot, aktivizējoties Ziemassvētku laikam, ir sūtītas no dažādām pasaules valstīm adresātiem Latvijā. Diemžēl viņas līdz Latvijas pastam nav atnākušas tādā veidā, kādas visticamāk ir izsūtītas. Kur vien skaties, visapkārt mētājas slapju un dubļainu vēstuļu kaudzes, kuras adresāts gan saņems, taču to saturu tā arī nekad neuzzinās. Te var redzēt, kad ir bojāts, iespējams, ka arī iekšpusē būs sūtījuma teksts izplūdis. Šī ir ne tikai bijusi slapja, bet viņiem ir uz izjukšanas robežas. Jā, šeit ir, kuras nāksies pat lipināt vaļā, jo viņas ir tā izplūdušas un salipušas, ka bijušas pat kopā. Nav jau grūti iedomāties, kādas šausmas izsūtītajai vēstulē vai paciņai nākas tālajā ceļā pārciest. Lielākajos pārkraušanas punktos vēstules vienkāršos maisos līdzīgi kā ceļojuma koferi tiek nesaudzīgi iekrautas un izkrautas, dažreiz pamērcējoties lietu un vējā, kādā starppunkta lidostā. Tie sūtījumi, kas visvairāk nāk bojātā veidā no ārzemēm, tā ir Vācija un Anglija, pēc Latvijas pasta statistikas, bet šajā pirmsvētku periodā mēs skatījāmies tās valstis, no kurām tur nāk bojātas bandraulas, paciņas un vēstules, un tur būtībā ir pilns spektrs, tur ir gan Austrālija, gan Amerika, Helsinki, Stokholma, Cīrihe, Frankfurte, Eiropa un visi citi kontinenti. Latvijas pasta bojājumus piefiksē, par to informējot klientus, un raksta sūdzību atbilstošajai pasta nodaļai, no kuras tā izsūtīta. Ļoti bieži ir tā, ka klienti to neizprot, un viņiem liekas, ka varbūt Latvijas pasts ir plēsis kaut ko vaļā un pēc tam līmēs ciet, bet jūs jau paši redzējāt, situācija ir tāda, ka sūtījumi ir bojāti, un mēs vienkārši no savas puses cenšamies glābt to, kas vēl ir glābjams. Atbildību par nesaņemto vai sabojāto mantu neviens neuzņemas, izņemot gadījumus, kad sūtījums tiek ierakstīts vai apdrošināts. Viņu atbildība nekādā veidā nav definēta. Protams, ka ir kvalitātes kritēriji starptautiskā līmenī, kur tiek šīs lietas, šie kvalitātes mērījumi tiek veikti un šie jautājumi tiek skatīti, bet tādā tiešā veidā Latvijas pasts ietekmēt nevar. Baisi pat iedomāties, ka kādam bērnam sūtītais rotaļu lācis dubļains mētājas kaut kur tālajā Austrālijā. Tāpēc, lai pasargātu mīlas vēstules, dokumentus vai dāvanas,
Latvijas pasts ieplānojas tuvākajā laikā slēgt līgumus ar lielākajiem sadarbības partneriem par īpašu ūdens necaurlaidīgu maisu iegādi. Saiva Luste, Tautas balss.